Ministru intereses. Tā ir viena puse, un otra, es domāju, ka kopumā vienkārši sakoncentrējušies šie konflikti starp divām partijām, jo divām kustībām, jo šobrīd ir kā nekad reta situācija, kad Latvijā koalīcija sastāv no divām kustībām. Taču atšķirībā no zaudētājiem, kurus solījumi zaudē nozīme vēlēšanu naktī, valdības laika pulkstenis sasolīto darbu izpildēja jau tikšķi 3 mēnešus. Mums nevajag runāt tikai par 100 dienām. Dobrovska valdība pirmā bija apstiprināta 12. marta 9. gada. Drīz būs 2 gadus, un iepriekšējais periods, bet kur mēs šodien esam? Tā, kā mēs redzam, kā viņa šodien strādā, to tas veca pieeja. Viņa mums neder. Uzņēmēju organizācijām par valdības paveikto pagaidām nav neviena cildinoša vārda. Piemēram, jau pērn janvārī uzņēmēji uz valdības galda likuši 6 prasības, tai skaitā veikt kvalitatīvas struktūrālas reformas, izstrādāt stabilu nodokļu politiku, politiski vienoties par eiro ieviešanas termiņu, kā arī aicinājuši veikt citus pasākumus. Ko mēs konstatējam? Ka faktiski tikai viens tas kriterija bija pieņemts pa eiro ieviešanu. Un tad mēs sākam, bet kad mēs sākam domāt par to, kā mēs sākam pelnīt? Ar līdzīgām prasībām uzņēmēji pie valdības nākuši arī šogad. Jābūt daudz vairāk premjeram, līderam, un mēs sākam, Dombrovska kundze, jāņemt šo varu. Jums tauta uztic, bet tas uzticības kredits uz cik ilgu laiku? Šeit vienkārši jāvada, jāliek šiem mērķiem priekšā. Tad visi kopā sāk strādāt. Tāpēc, ko mēs gaidām no valdība arī? Vienotību, vienkārši. Kā var būt valdība nevienotā, kā viena komanda? Pagaidām valdība adekvāti spēja rēģēt tikai uz īstermiņa uzdevumiem, ilgtermiņa mērķus novirzot otrajā plānā. Viņi apmierina viens otru. Ļoti veiksmīgi. Viņi ir ģeniāli PR speciālisti. Viņi tā kā Copperfields, rada ilūziju, ka viņi tur briesmīgi strādā. Viņi rada ilūzijas, ka starp viņiem ir nesaskaņas, ka katrs no viņiem cīnās par tiem cietējiem un vispār ļaudīm, kam neiet labi. Ka viņi par to rūpējās. Es aplaudēju. Taču vismaz pagaidām valdības konstrukcija izskatās samērā stabila. Turklāt, kamēr notiek tīrīšana uzņēmumu valdes rindās, koalīcijas partneri viens otru pacietīs. Bet, kad tas būs izdarīts, parādīsies vieta lielākai nestabilitātei, prognozē politologi. Tomēr līdz ārkārtas vēlēšanām, par kurām pēdējās dienās izteicās Zaļo un Zemnieku savienība, visticamāk nenonāksim. Vismaz tuvākajā laikā – nē. Ārkārtas vēlēšanas var izjaukt šo te stabilitāti, kuras ietvaros ZZS ir pārņēmis satiksmes ministriju un veido tur īstenībā bastionu uz tādu mažino līniju ilgstošu. Līdz ar to man šķiet daudz ticamāk, ka drīzāk var tikt upurēts kāds no ZZS ministriem sociālajā sfērā ar attiecīgu demaršu, ar attiecīgu politisku punktu iegūšanu, ar attiecīgu savu vienotības partneru piezemēšanu un labāku pozīciju izkārtošanu. Svetlana Leitāna, Roisbrants, LNT. Bet to, kādu atzīmi tad likt valdībai, vislabāk zinat patiesībā jūs. Jau to līdkārt LNT ziņām par šīs dienas jaunumiem stāstīs mana kolēģe Ilze Dobele, bet mēs ar jums tiksimies nākamā svētdien, kad gaidāmais augstums cerams būs jau kļuvis par pagātni. Paldies un uz tikšanos!